Jelgavas rajona Lielplatones iedzīvotājiem ir radusies iespēja aktīvi iesaistīties kultūras dzīvē. Jelgavas novada Lielplatones pagasta kultūras namas pēc vizuālās pārtapšanas vēris durvis gan viesiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, lai ar krāšņu koncertu un balli nosvinētu savu otrreizējo atklāšanu pēc 2 rekonstrukcijas kārtu noslēguma. Tās ir dāvanas mūsu cilvēkiem, kas regulāri nāk uz šiem namiem, darbojas. Tas ir amatieru kolektīviem, un es domāju, ka tā ir arī atzimšana, jo tad, kad ir uzbūvēts kaut kas jauns, cilvēkus tas pievelk un cilvēki nāk, un tad arī daļa no viņiem paliek par tiem, kas viņu izmanto šīs iestādes regulāri. Pēdējo 2 gadu laikā ar Jelgavas novada pašvaldības realizēto projektu starpniecību Tautas nams piedzīvojis 2 apjomīgus rekonstrukcijas darbu posmus. Muižas klēts telpās iedibinātais kultūras nams ar vietējo aizsargu palīdzību kā Tautas nams aizsāka darbu 1938. gadā, un šodien tas viennozīmīgi kalpo kā Lielplatones pagasta kultūras dzīves funkciju nodrošinātājs. Telpas ir nākušas klāt, ir jauniešiem atsevišķas telpas, mums ir arī mazā zālīte izremontēta, ir invalīdu iebrauktuve, ļoti laba invalīdu tualete, tā kā būs visiem pieejami šie apstākļi. Projekta Lielplatones Tautas nama rekonstrukcija pirmajā kārtā 2009. gadā tika nomainīts gan jumts, grīdas sagums, ierīkota jauna elektroinstalācija un apgaismes sistēma. Savukārt šogad īstenota projekta 2. kārta ar projekta kopējām izmaksām 98,500 latu apmērā. Tika veikta atlikušo telpu rekonstrukcija. Lielajā zālē ierīkota ventilācijas sistēma, izremontēta aktieru telpa, nodarbību telpa, labierīcības un pārveidota garderobes telpa, atjaunots kāpņu segums. Man ir prieks, ka mums bija tā iespēja izmantot ERAF līdzekļus, lai mēs mazā lauku pagastiņā, mēs esam vismazākais pagasts Jelgavas novadā, piesaistītu lielas naudas un varētu rekonstruēt, renovēt 2 kārtās mūsu Tautas namu. Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums minētos darbos bija vairāk nekā 25,000 latu, bet Eiropas fonda finansējums 90% apmērā, tas ir vairāk nekā 73,000 latu. Mēs ļoti daudz projektus varam realizēt, domājot par pašvaldības attīstību, un šogad tie ir aptuveni 80 projekti, lielāki vai mazāki, kopumā par 3 miljoniem latu. Rekonstrukcija 2. kārtas novadā pašlaik notiek Lielbērzē, Secavas pagasta Bērvircavā, Svētos Jākapniekos Vircavā, un šādas pēc rekonstrukciju atklāšanas gaidāmas vēl vairākas. Ar jaunām skatuvēm, ērtām ģērbtuvēm māksliniekiem, skaistu nomlīgu zāli apmeklētājiem, labu deju grīdu. Vārdu sakot, visiem priekšnoteikumiem, lai pagastā kultūras dzīve sāktu piedzīvot 2. elpu.